Labrīt visiem! Ir sestdienas rīts, ir 10:10 plus mīnus. Varbūt bišķi pēc 10. Un mēs šobrīd ejam lejā uz mašīnu, jo mēs brauksim uz tirgu. Mums ir iedots uzdevums nopirkt kartupeļus un gaļu. Tā kā mēs to darīsim. Un šodien es nolēmu pavlogot nedaudz, tāpēc, ka man šķita, ka varētu būt diezgan interesanta diena. Es ceru, ka arī būs un ka jums būs interesanti skatīties. Un ja jūs noskatāties šo video, jums patīk šis vlogs, tad noteikti spied like, lai zinu, vai man biežāk vai retāk filmēt vlogus. Kā arī noteikti komentējiet, kas jums patīk, kas jums nepatīk. Vienkārši, lai es zinu, varbūt ko pamainīt vai ko turpināt. Un jā, izstāst šajā gaismā, ka man ir riktīgi spīdīgi āda, bet tas ir tāpēc, ka es tikko uzklāju tieši krēmu. Un viņš man šeit vēl nav paspējis īsti nožūt. Šausmīgi forša dieniņa. Man ir ādas jaka un apakšā vienkārši tāds pabiezāks krekliņš. Un jā, un soli, ka šodien būs +8 grādi. Es tagad izgāju laukā ar ādas jaciņu, parasti man tādā laikā ir augsti. Nē? Jā. Bet šoreiz ir diezgan silti un man pat neprasās aizvērt jaku. Viena, kas man šeit mašīnā stāv vēl, man tikko gandrīz nosita ar durvīm. Un man, ja nekas mašīnā stāv vēl šalle, tā kā, ja nu gadījumā pēkšņi būs super augsti, tad vismaz man ir ko uzvilkt. Man āda izstās diezgan pleķēna, es īsti nesaprotu, kāpēc, bet es arī izstos ļoti brūna, ne? Nē? Kā? Man izskatās, ka es esmu šausmīgi brūna. Es neesmu nekur sauļojusies. Es tikko sapratu, ka šis vlogs atšķirībā no pēdējiem 4 vai 5 vlogiem nesākās mašīnā. Mēs vienkārši knapi atradām vietu, jo vienkārši viss ir pilnībā pilns. Stāvvietas pie paša tirgus ir pilnas, un mēs apstājāmies, man ir grūti pateikt, kur. Pie termināla. Mēs pie termināla apstājāmies. Nezinu, vai kādam tas kaut ko izsaka, bet mēs tur apstājāmies. Un 2 maisus ar kartupeļiem. Un tagad mums būs jādodas atpakaļ, vienkārši bija diezgan smagi ar tiem kartupeļiem. Un mēs pirksim vēl gaļu, jo mums paprasīja nopirkt. Tikai vēl nezinu kādu. Kādu mēs ņemsim? Būs jāapsās. Jā, nu kūpinātu, bet jāapsās kāds smugs gabaliņš būs, ne? Mēs nopirkām gaļiņu, un tagad mēs brauksim uz māju un dārzem tādēļ, ka mēs gribam paskatīties pāris lietiņas. Un pēc tam droši vien mēs brauksim uz mājām, jo man būs pienākušas brokastis. Es nevienam to neesmu tā baigi stāstījusi, bet es tagad izmēģinu tādu jaunu dzīvesveidu, varētu teikt, kas ir intermittent fasting, kas nozīmē, ka mana diena sadalās stundās, kad es varu ēst un kad es nevaru ēst. Un tur ir vairāki tie veidi, vai tu ēd, piemēram, vienu dienu un citu dienu tu neēd. Vai arī, piemēram, kā es daru, ka es 16 stundas neēdu, kas skatās arī gulēšana, un 8 stundas ēdu, un mans tas ēšanas loks ir no 12 līdz 8 vakarā, bet, protams, viņu var arī bīdīt, ja kādam gribās, piemēram, kaut vai no 3 dienā līdz kaut vai 11 vakarā, un jā.
Un tad būs pienākušas manas tā teikt brokastis. Un es esmu daudz lasījis, ka pirmajai ēdienreizei ir jābūt tādai vissātīgākajai, un tad jau otrā un iespējams trešā, ja jūs gribat, tad jau tās ir tādas mazākas ēdienreizes. Es starp citu tagad padomāju nedaudz par to, ko es iepriekš teicu, par šo te badošanos, kā to latviski var tulkot. Un es sapratu, ka noteikti daudziem būs interesanti, jo gan jau diezgan daudz arī nav par to dzirdējuši, vai arī viņiem ir diezgan maza informācija, tāpēc jums tagad nedaudz pastāstīšu. Tad, kā jau teicu, man ir 16 stundas, kad es neēdu, un 8 stundas, kad es ēdu. Tas nozīmē to, ka es pamostos no rīta līdz 12. es neko neēdu. Pēc 12. es ēdu līdz 8. plus mīnus. Es parasti ēdu pēc 12, kaut kur drīzāk ap 1, un beidzu ēst kaut kur 7, kad ir manas vakariņas. Tā kā faktiski man tas ēšanas loks ir vēl mazāks, bet man arī īsti negribās. Pa to laiku, kamēr neēd, ir ieteicams neuzņemt pilnīgi nekādas kalorijas, pilnīgi nekādas, tāpēc, ka pat mazākais cukurs, pat mazākais, es nezinu, ēdiena gabaliņš paaugstinās insulīna līmeni, tāpēc, ka insulīns ir ļoti jūtīgs hormons. Šim te intermittent fasting ir daudzas pozitīvas lietas, kas ir metabolisma pātrināšana, uzlabošana, var zaudēt arī liekos kilogramus, kas nav mans galvenais mērķis, bet, jebkurā gadījumā tu atbrīvojies no tiem taukiem, kas tevī ir, nevis no muskuļu masas. Arī vienkārši tu sevi disciplinē, ka ēdiens nav top lieta tavā dzīvē, un tas nav jāuzņem visu laiku. Protams, ir arī tam daži mīnusi. Citiem cilvēkiem ir sliktas dušas, zūd apetīte, var izmainīties asinsspiediens un tādas lietas, taču tas ir tikai tad, ja cilvēks nepareizi izmanto šo te fastingu, tāpēc, ka, piemēram, tajās 8 stundās viņš uzņem ļoti lielu kaloriju, tauku, ogļhidrātu daudzumu, kas ir absolūti nevajadzīgi. Jā, es arī tēt vienkārši gaidu rezultātus, kā es arī pati jutīšos. Līdz šim ir 4. man šķiet diena, kad es kaut ko tādu daru. 4. vai ne? Un pagaidām, jā, es jūtos labi, nekas īpaši nav mainījies manī, bet jā, man šķiet vienkārši, ka tas ir viens no veidiem, kā uzturēt veselīgu uzturu. Mēs atbraucām mājās tikko, pulkstens ir 11:15, līdz manai ēšanai ir 45 minūtes, un Renāts teica, ka viņš arī pagaidīs līdz tam laikam, tāpēc viņš negrib, lai es tagad eju taisīt ēst un kārdinu pati sevi. Mums tagad ir 45 minūtes, lai izdomātu, ko mēs gribam īsti brokastīs ēst, vai arī man tās jau būs pusdienas pēc būtības, jo tā būtība ir izlaist brokastis. Varbūt arī uztaisīšu kaut ko tādu, kas ir parasti brokastīs. Man bija doma par auzu pārslu putru kopā ar kaut kādiem augļiem. Un tad tagad šīs 45 minūtes drīzāk es izmantošu, lai samontētu to, ko es esmu jau nofilmējis pa šodienu, lai vienkārši vakarā es varu ātrāk visu samontēt, un lai rītdien jums video jau ir ap kādiem 9 no rīta, lai nav nekāda aizkavēšanās. Nu jā, mēs esam pagatavojuši sev pusdienas vai brokastis, kas to zina īsti. Un paralēli mēs tagad ieslēdzām televizoru, neko īpaši nevar redzēt, bet mēs skatāmies radiņus. Pulkstens ir 1:30, un es tagad ķeršos klāt pie video filmēšanas. Šoreiz es filmēšu ar savu telefonu, tā kā es neko nevarēšu ievlogot. Bet, jā, šis te video, ko es tagad filmēšu, visdrīzākais būs pēc kādām 3 dienām, kad šis video iznāks. Tā kā tas būs visdrīzākais otrdienā vai trešdienā. Es nofilmēju video. Un es esmu diezgan nogurusi tagad, un mums tagad ir, es pat nezinu, pusdienas vai tā kā vienkārši launaks vai kas tam līdzīgs. Mums, lūk, ir auglīši, apelsīns, mums ir bumbieris un ābols, un tur ir viens batoniņš, kas ir līdzīgs Kinder pingvīnam, bet tas nav tās, tas ir ar to pepu, ar to cūciņu. Mēs vienkārši uz pusēm sadalījām. Un jā, mums tagad ir tāda mazā ēdiena pauzīte. Tagad pulkstens ir 7:30. Es ēdu savas vakariņas. Un mēs vairāk īsti par šo laiku neesam vlogojuši, jo nebija ko, mēs atradāmies mājās. Un arī tagad mēs joprojām esam mājās. Es drīzāk, ka šodien vairs no mājas ārā neiesim, slinkosim mājās. Un
Vēlāk mums paredzēts skatīties Harry Potter pēdējo daļu. Tas arī ir viss, un ja es vēl kaut ko vlogošu, bet ja nē, tad man bija prieks, ka tu skatījies. Noteikti spied laiki, tev ir paticis šis tāds mājīgais vlogs, un tad jau teikamies nākamajā vlogā. Atā! Es zinu, ka es jau no jums atvadījos pirms laiciņa, bet es jums ātri vēlējos parādīt, ko es tagad daru. Un lūk, man šeit bija parasta kastīte. Viņa bija nedaudz augstāka, pat diezgan augstāka, teikt, viņa bija uz pusi augstāka. Un es izdomāju, ka es viņu varētu vienkārši pārvērst par kādu kastīti, kurā es varētu turēt, piemēram, kosmētiku vai kaut kādus produktiņus, kuri man ir vajadzīgi. Vispār tagad iedomājies, ka varētu šeit turēt acu ēnu paletes un vispār paletes kopumā. Un jā, tagad es viņu krāsoju ar flomīšiem, jo man mājās šeit nav nekādas krāsas. Varbūt vēlāk izdomāšu kaut kādu citu veidu, kā šo kastīti izrotāt, jo man šķita forša ideja, ka šo kastīti izmantošu vienkārši vēlreiz kaut kādām savām vajadzībām.